Andris. Sveiks, Ričards. Labākais Škodas pārdevējs Zemgalē. Brauksi ar kodieku iztestēs, plug-in hibrīdu. Jaudīgs, liels, ietilpīgs. Superīgi. Iesim, parādīsim, ja? Pastīsimies. Kolēģis arī braukā, tā tad laba mašīna. Elektriķis pats braukā. Ideāli. Tā, droši iekārtojies, kā priekšā. Jā. Atslēdz, nē, tu vari. Širien? Jā, pirmās priekšējās durvis slēdzas vaļā. Tad atslēdzos. Labi. Un tad atslēdzas visas pārējās. Jā. Tā pa lielam saregulēs krēsls. Jā. Krēsls, protams, atmiņām, spoguļus saregulēs, kā tev vajag pa labi, pa kreisi, jā. Lai iedarbini, jā, tagad nospied bremzi, podziņu. Viņam nav tā kā startera sākumā, jā. Viņš tev parāda ready, jā, ka gatavs. Viņš ir gatava braukt. Attiecīgi šeit tu vari paņemot bateriju, kā tu brauksi ar elektrību, tā kā elektrības diezgan masi palicis, jā. Te brauc uz hibrīdā, jā. Tad viņš vienkārši tev lielāku diapazonu nobrauks. Infotainmentu tu vari mainīt dažādos izpildījumos. Protams, izmēģina Ideal, uzspied uz viņa. Tā, uzspied? Stipri, jā. Redzi, nomainās, sēdekļa apsildi. Nevajag vairāk. Hops, jā, uzspied vēl. Atnāk atpakaļ, tad tu vari regulēt temperatūru. Tad tālāk, te vairāk ir tā kā mājas, tāds tā kā galvenā izvēle, jā, tu redzi, cik baterija, ko viņa darīs, vai brauks ar bateriju, vai lādēsies un tā tālāk. Un pats galvenais var izmēģināt pārslēdzējus. Jā, tas ir atpakaļgaita. Jā, viņa grib apstāties, tā parkings ir galā. Jā, viss. Ideāli. Viss brauc, izmēģini. Superīgi, liels paldies jums. Jā, ok, veiksmīgi. Paldies. Čau, skatītāji. Andris nodeva manu stafeti. Mani sauc Konstantīns. Absolūti auto mītavu. Šodien esmu kopā ar Ričārdu. Bernhardu no Hokeja kluba Zemgala. Ideāli. Čau. Sveiks. Kā iet? Ir labi. Tā, Andris tev izstāstīja visu, jā? Jā, viss skaidrs. Viss skaidrs. Maucam tagad lēnītēm, bez nekādas ekscesa. Laiks mums ir ļoti daudz. Ideāli. Tātad, ko mēs šodien apskatām? Šodien mēs apskatām Škoda Kodiaq jauno. Pa ceļam izstāstīsim, kas un kā. Un, jā, skatāmies, kas notiek tālāk. Jā. Ok. Diezgan viegli uzsāk. Klusais. Rītīgi klusītī. Rītīgi klusītēm. Tāpēc, ka viņš ir hybrid. Jā. Un tagad mēs, respektīvi, braucam uz baterijas. Nē? Vai ne? Jā, mēs braucam uz bateriju, tā, Ričard. Viņš teica, ka baterija nav uzlādēta. Kur ir? 34%. 4, bet viņš mums ielika uz hibrīdu. Es zinu, esam hibrīdu modā. Nice. Mēs gan. Pa pilsētu viņš teica, ka varētu braukt uz bateriju, ja baterija būtu uzlādēta, bet baterija mums šodien nav uzlādēta. Tāpēc mēs braucam hibrīdā. Interesanti, ļoti interesanti. Un tā navigācija vispārējais. Pirmais guļošais jau ir. Ok. Cool. Superīgi. Man ļoti patīk. Un zini, kas ir, man liekas, ļoti laba skaņas izolācija, ne? Jā. Ārpus vispār nezinu. Jā, man likās, ka būs tāds, bram. Te viss ir pārredzams, sajūtas labas ir. Tā kā... Mēs pat vēl neesam sākuši testbraucienu. Tā kā īstenībā vienkārši pirmie iespēja ir ļoti forši. Un viss ir tiešām saprotams, vienkārši. Ok. Nav kam piesieties pat. Un kā krēsls labi vispār tā pieprasa? Jā, ērts ļoti. Priekš saviem platajiem pleciem. Ar atmiņām, kā teica. Nē, man ļoti patīk šitā multivida viss, kas ir. Spidometrs digitālais. Tas man ietīgi patīk. Pat pagrieziens skan dārgi īstenībā. Viņš labi nostrādāts viss. Jā. Tā kā interesanti vispār. Te ir 50 km/h. Viņš jau tā rāda kaut ko? Jā, viņš tā rāda izsaukuma zīmes. Bļauj virsū. Es esmu bišķi pātri ielicis. Jā, māc uzfilmēt to. Vai krūt izstāst. Tāda mums ārā ir
1 grāds. Tas nozīmē, ka ceļš ir braucams. Pie stūras mums ir Ričards, uzbrucējs. Tieši tā. Uzreiz ātrais jautājums, Ričard, pilnīgi bez nekādas tā kā skripta vai vēl kaut ko. Tavs mīļākais auto. Un tev bērnībā noteikti bija tāds, tur skatījies, kā agrāk puika skatījās iekšā mašīnu salonos, cik tur spidometrā var maksimālais uzbraukt. Nebija tev tāds? Tā salonos, godīgi sakot, ka nē, noteikti, bet ja pa mīļāko mašīnu, tad noteikti tā varētu būt kaut kas no Ferrari. Bērnībā daudz skatījos formulu, arī tagad skatos formulu un fanoju pa Ferrari komandu, un tad varētu būt kāds viens no Ferrari, ko tas būtu tādi pirmie, jā. Ok. Labi atbild īstenībā. Man nebija Ferrari. Es kaut kādu, man liekas, BMW 3. sērijas tur. E30 uzavā. Neesmu BMW fans, teikšu. Es arī nebiju, bet toreiz tas skaitījās, wow, zin, tur vienam ciematā bija tāda mašīna, wow. Tā kā, nu jā, bet ar ko vispār brauc tu vispār, kad lika tiesības? Tā kā man bija 20 gadi, sanāk 8 gadi apakaļ. Jā, kas bija BMW, bija CZD vispār? Nē, bija Audiki jau bija. Audi A3 un Golfi. Ko tu vari paņemšanu tajā iekšā? Un aiz stopa būs jāgriezties. 4. līnijā? Jā. Jā, Golfi, man liekas, bija Audiki, bija A3, un tad bija, man liekas, kaut kāds ar tos BMW 2. sērijas, kaut kādi tie bija. Tādi bija daži, man liekas, bet es, man liekas, liku uz Audi A3, jā. Ar pirmo reizi nolikt tiesības? Protams. Kurā vietā tu biji? Rīgā kaut kur? Jelgavā reiz. Pirmo Jelgavā, ok. Un teorija? Arī ar pirmo. Viss bija ar pirmo. Mēs kaut kur garām pabraucām, Mārci, ko tu neko nesaki? Te mēs varam braukt iekšā kaut kur? Jā, protams. Ok, tagad mēs pārbaudīsim, kā mašīna ir dzīvojamo apvidu. Mēs esam iebraukuši Jelgavas līnijās, kādā no iekšpagalmiem. Pārbaudīsim, kā mums strādā visi mūsu asistenti. Šitien savā laikā pārsita uzaci. Jā? Jā, izkrita ārā no šitā karuseļa. Wow! Tu zini šo pagalmu? Jā. Jā, Mārcis no šā pagalma? Jā? Jā. Jā, šits bija leģendārais te izšķīdu rekords ar betonu kuču. Mierīgi, es domāju. Tad noteikti visiem būs tāds, ka tāpēc viņš dumši. Galvu sasīt par betonu klūci. Nu, nē, tā neviens neteiks. Ok, tātad 3 gados? Jā, apmēram 3 gadi. Sanāca paspēlēties bērnu laukumiņā tepatās un sanāca izkrist no karuseļa. Ok. Un tad pārsitu aci mani veidojā, man liekas, ka Jelgavā vēl nebija tilts uzbūvēts. Par Lielupu bija pontona tilts. Ok. Tad pa pontoniem braucām uz slimnīcu, man šuva acis kopā. Te viss bija vaļā. Jā, tā kā viss bija sašūts, tā viss forši. Tavs pirmais ārpus hokeja tāds ievainojums, jo parasti jau hokejā jā, tās pirmos ievainojums. Jā, man liekas, ka varētu būt kaut kāda, vēl bija kaut kādas lūpas pārsistas, tur tā, ka jāšoja uz riteņu bremzēm, kaut kas tāds tur bija. Ok, esam iesažoties tad jaunajā Škodā, tātad Kodiaks. Kāpēc tev liekas, tavuprāt, Kodiaks, kas varētu būt, ar ko varētu saistīts būt nosaukums? Nosaukums? Jā. Es godīgi, ka es pat nezinu. Es teiktu, ka kaut kas var būt liels tāds. Jā. Viņš tiešām jūtās tāds liels. Jā, nu tā kā ir tāds Kodiak lācis. Jā. Nu tā kā laikam atvesinājumi no tā. Jā. Viņš ir masīvs. No, viņš ir masīvs, jā. Priekš tevis kā hokeja šitā automašīna. Tev būtu, kur sākt, piemēram, savu ģimeni atbalstītājus, hokeja spēli, visu ekipējumu? Es domāju, ka mierīgi, jā. Jo mēs pēc tam iziesim ārā, apsteigāsim mašīnu apkārt, to ievērtēs, varēs bagāžnieku vispār ievērtēt. Nē, bet tā pirmais pirmajā mēs domāju, ka mierīgi, jā. Pirmais iespējas vienmēr svarīgs. Saliekam visus iekšā un braucam tikai. Ideāli. Kamēr mēs gaidām mūsu cilvēku, kas mums pieliks kameru tur, vēl pāris jautājumi par brīvo mikrofonu. Tad skatoties, ko mums māte Google saka par Ričardu, tur bija brīvā mikrofona video, kur tu esi tā kā zemgals spēlē. Jā. Un vai tas ir pirms spēles, vai tas ir kā treniņa laikā, tev iedeva mikrofonu? Jā, bija tāda. Jā, skatītāji, mēs ieliksim tagad iekšā, to izgriezīsim ārā, ieliksim iekšā šo te vietu, tur baigi viņš runā. Vīri, kara vīri, krepapīri. Nāk, davai, veči jāspēlē!
Man vislabāk patika, kas ir vīri, kara vīri, krepapīri. Man pilnīgi tā kā tāds priekš marketinga ļoti labs tāds, manuprāt, pat ne kliškis, tāds sauklis beig foršais. Šis mums radās Meistis gadā, kad mēs spēlējām Somijā. Jā. Bija komandā Edgars Dīķis. Un tad mēs pirms gājām uz laukumu, tad mēs vienmēr teicām vīri uz priekšu, un tad sākām likt kaut kādus vārdus vienkārši kopā. Tā kā, un tad bija vīri, karavīri. Tad bija tie krepapīri, tad tur mušpapīri, vērtspapīri, un tā mēs esam kaut kādus mēs paspējam pirms ejam ārā izmest tos vārdus un tad dodamies uz spēli. Ok, jā, mēs tagad braucam ārā. Kur tas pagalms ir, kur Ričards ir izskats ārā. Ok. Man liekas, ka ir priekš tā, ka cik viņš ir milzīgs, viņš īstenībā ļoti labi vadās. Jo man bija vecais Volvo, kuram vajadzēja vēl lielāku to leņķi, lai izgrieztu šādu tevot līkumiņu. Varbūt tāpēc, ka vienkārši bija riepas liels, diska liela. Tas smieklīgākais jau būtu, ka viņi te visas lapas nokastījuši. Mēs varētu vienkārši ieskaties dusiņu un tu nospiest bremzes un pārbaudīt, kā viņam tie asistenti strādā, paslīdināties. Bet nē, viss kārtībā. Tad, Ričard, mēs sapratām to. Tu esi Jelgavnieks? Jā, Dzimis Audis Jelgavā. Dzimis Audis, pat pirms vēl nebija tiltu un spontoni brauc uz slimnīcu pa spontoni tiltu. Tagad tu sēdi jaunajā Škoda Kodiaq testa braucienā. Dzīve izdevusies? Es domāju, ka jā. Ko var vēl vairāk vēlēties? Kā treneris daudz nedod iekšās treniņu laikā? Ir jau viss atstrādāts, sezonai gatavs, vai tur ir kaut ko vēl, kur vēl ir pie kā piestrādāt? Vienmēr ir pie kā piestrādāt. Tāpat tās jau visas pārējās komandas skatās, video analizē mūsu spēli, mēs analizējam viņu spēli, un tad attiecīgi arī ir jāizdara kaut kādi svarīgas lietas, kā uzlabot spēli, kā pārsteigt pretinieku, tā kā tas notiek visas sezonas garumā. Un īpaši arī pirms playoffiem un playoff laikā, jo tu jau esi nospēlējis ar viņiem kādas 5 spēles. Un tad vajag, lai viņus pārsteigt, vajag izdomāt kaut ko pilnīgi nestandartu, piemēram, vai kaut ko jaunu. Okay. Tā kā viss tiek analizēts, pie viss tiek piestrādāts. Tev tagad, piemēram, ir sezona, praktiski sezonas vidus, tev teikt, ja? Jā. Katru dienu tā tava rutīna sastāv no kā? Cikos tu celies? Dienas, kad ceļos 7, ir šodien cēlos 6:30. Wow, ok. Tāpēc, kad ir jāizved ārā 4-kājainais draugs. Aiziet. Kāds tev ir 4-kājainais draugs? Frančs Buldeks. Ak, Dievs, tu nopietni? Jā. Man arī. Jā, es redzēju bildē. Man arī ir mans Gucci. Gucci, mani Kenzo. Jā, kā no viena 4-kājaina drauga fana līdz otram, man arī patīk hokejs un franču buldogi. Bet intervija nav par mani, intervija par tevi jaunajā Škoda Kodiaq. Bet īstenībā, laikam, vajadzētu viņiem vienu Škodu uztaisīt, ne tā kā Škoda franšīze vai kaut kas franšīze. Škoda franšīze. Jā, varam ieteikt, kāpēc ne? Kāpēc mums vajag, ir, kā saka, pieprasījums, ir arī piedāvājums. Tieši tā. Tu izved viņu ārā? Jā, izvedu ārā, tad es nāku atpakaļ mājās, pēdu brokastis, kāpju mašīnā. Šodien paņēmu 2 komandas biedrus. Mēs katru dienu mainamies pa lielam. Un sanāk, ka vienu dienu viens aizved, vakar aizvedu citu komandas biedrus. Mani paņēma, savāc no mājām. Šodien es viņu savācu no mājām. Tā mēs braukājam, lai no katram savu mašīnu jābrauc. Tad mēs katrs paspējam pabaudīt arī citus automobīļus. Ok. Nē, tas ir, man liekas, ne tikai tā kā ekoloģiski pareizi, bet arī tā kā draudzīgi. Komandas gars. Protams, kopā ir ko parunāt, izrunāt, apspriežam kaut kādas lietas. Ko brauc kopā ar uzbrucējiem vai aizsargiem? Gan, jā? Jā. Ar vārtsargu arī brauc? Vārtsargu ir pagājuši gadu braucām. Jā. Ar ko kas ir labāk sarunu biedri? Jo man liekas, tie vārtsargi, viņi ir tādiem puķiem, kosmos, ne?
Ir viņi citādāk. Viņi ir savādāk. Kuram gribētos iet vārtos un ļaut, lai sev apmētā ripām. Nē, 50 rips. Es neko nesaku. Ir vajadzīgi tādi cilvēki. Dalos novērojumā. Tā kā mēs priecājamies, ka viņi mums ir. Un viņi mums šogad ir ļoti labi. Jā, tieši tā. Skatieties. Tātad hokeja kluba Zemgala spēles. Ejiet viņu mājaslapā. Tur viss kalendārs ir. Merču var nopirkt, vai ne? Jā, protams. Priekš skatītāji. Bija jautājums no skatītājiem, kā varētu dabūt tavu parakstu uz krēklu? Manu parakstu uz krēklu? Piemēram, jā, skatītājs grib, piemēram, kāds, kurš ir fans, arī iet uz hokeja spēlēm, un viņš grib dabūt parakstu uz krēklu. Kā to varētu izdarīt? Mierīgi pēc spēles. Jā? Pēc spēles, atnāk, pajautā pie garderobes. Pie garderobes droši var nākt, vienkārši, jā. Tu neesi tas cilvēks, kas to zina mākoņu slimībām. Nē. Ejiet prom, bērni. Nē. Man pie mana Frenčī jābrauc mājās, man nav laika. Nē, bērni. Kodijakā jābrauc. Bērni, tā ir nākotne hokeja, tie paši mazie hokejisti, nāk. Tā ir mums nākamā paudze. Mums viņi jāatbalsta, jāientriģē, jāpalīdz viņiem kaut kādā veidā. Ja mēs varam rast pozitīvas emocijas viņiem iedot. Ar vienu parakstu pie tam vēl? Protams, ar vienu mazu nieciņu kaut kādu. Tu viņam radi mīlestību pret šo spēli, kas ir tiešām forši. Un viņam ir kaut kāds stimuls censties trenēties vairāk, pilnveidot sevi un tiekties uz mērķiem. Ok. Tehniskā pauze. Ok, tagad mēs esam uz lielceļa. Ātrums ir mums 91 km/h. Ričard, komentāri? Pa 91 km/h? Jā, par vadāmību. Tagad mums ir neliels līkumiņš. Ļoti labi. Un hups. Vispār. Man liekas, ka pat ja būtu šeit kaut kāda, tējas krūza rokās, pat viņi tā kā nesašķieptos. Nē. Nekas var neizlīst ārā. Tā kā, viņš ļoti labi vadās. Un, kā jau, man liekas, Škoda, ir viena no tā mašīnām, kur arī tie asistenti ir ļoti pilnveidoti un arī atstrādāti. Tā kā ļoti droša mašīna, liekas. Nē, man tiešām multistūri, man liekas, ir labā kārtībā. Kā tev vispār tā pats stūris? Nē, stūri ļoti labi. Vai ne? Jā. Man liekas, ka tā ir ok. Tajā pašā laikā viņi sportiski arī ir pedal shifting, sauksim tā, F1 pārslēdzēji. Vai ne? Nē, priekš, man liekas, apdīšanas ideāli. Tu brauc pa lielceļu, ieliec iekšā sporta režīmā un izmanto shiftus, man liekas, ideāli. Jā. Ok, karte. Tev patīk veidošā tavu karti? Ļoti labi. Ok, mūsu atspogu var redzēt. Mārcis, varēs kaut kā nofilmēt tā, lai redz bez tā atspogu? Vai viņu vajag požāk uztaisīt? Man liekas, kaut kādā nakts režīmā, ne? Viņa kaut kādā nakts režīmā, jā, varētu būt. Ok, to pēc tam piefilmēs klāt atsevišķi. Šodien tāda miglaina diena. Kā vispār ir? No rītiem piecelies, izved ārā Frenčiju, brauc uz treniņiem. Notrenējies. Ir iesildīšanās, ledus, sausais, tad ir pusdienas, pēdam pusdienas, kas citreiz kopā visi pēdam, uzējam augšā vai kaut kur aizbraucam kopā paēst. Tā kā, un tad ir atkarīgs no dienas. Piemēram, pirmdienas man ir vakarī, pēcpusdienas tad man ir brīvākas, otrdienās man ir bērnu treniņi, tā kā es paralēli arī trenēju bērnus Jelgavā, U14 komandu. Tad mums ir otrdienās vakaros treniņi, piekdienās arī vakaros ir treniņi, sestdienās ir treniņi un svētdienās tad mums ir spēle. Un trešdienās arī kā agri no rītiem ir treniņi, bet tur mans kolēģis Igors Ļebiģevs, viņš man iedod brīvdienu. Viņš saka, Ričard, gatavojies vakarā spēlē, tev jābūt gatavam. Es tikšu galā ar visu, tā kā liels paldies viņam arī par to. Tā pa lielam ar tā ikdienu paiet. Vai ir pašam un bērniem treniņš, vai tikai pašam treniņš, un tad ir iespēja pavadīt laiku arī ar Frenčiju mājās un arī ar draudzeni. Ok, starp visu to hokeju, jauniešu trenēšanu, cik daudz tos varētu pavadīt laiku uz ceļa? Tomēr brauciens uz Jelgavu? Brauciens uz Jelgavu. Turpat pakaļ. Par Rīgu bišķīt jāpabrauc. Citreiz Jelgavu aizbrauc līdz vecākiem, tad pa Jelgavu sanāk arī pabraukt. Patīk braukt. Ļoti patīk īstenībā braukt. Ok, tu tāds aktīvs braucējs uz ceļa, tad
komentārs par Latvijas tā kā to satiksmes kultūru. Uzlabojusies ir? Es domāju, ka jā, bet tajā pašā laikā arī, ka nē. Mums vajadzētu vienam vairāk cienīt otru un respektēt uz ceļiem. Un, ja ir tas maksimālais atļautais ātrums 90, tad mēs mēģinām braukt uz tiem 90. Un ja pilsētā ir 50, tad mēs mēģinām pie tā pieturēties un braucam uz 50. Ok, mēs te esam iebraukši apdzīvotā vietā. Kā bremzēšana? Mierīgi. Vai ne? Baigi klusu tā. Ļoti. Ļoti labi, ļoti labi. Tā kā, jā, okay. Tā kā... Bet, tad cienam viens otru. Bet mums ir ļoti, tā kā daudz satiksmes negadījumu. Tā kā, man liekas, kad mašīna ar asistentiem, piemēram, būtu tāds, nevis vairs tā kā tāda ekstra, bet minimums. Viņai vajadzētu būt kā pašsaprotamai lietai. Piemēram, tu brauc, izskan kāds priekšā tev un viņš automātiski bremzē, pieņemsim. Jā, bet... tā pašas joslas, piemēram. Kad viņš notur tev joslās, ir tie noguruma asistenti, visi, kas ir... Un viņš teikt, Škodā ir, es skatos, ka viņš to tagad rāda tieši to celiņu apakšā, rekur. Jā. Tā kā... Arī head-up displejā es redzu, ka man ir ātrums, man ir līnijas ieslēgts un, tā kā arī, tā kā sākumā jau teicām, ļoti pārredzams viss ir un ļoti vienkārši, te arī uz visiem kloķīšiem ir saprotams, viss uzrakstīts, kā vajag un ko nevajag spiest. Ok. Interesanti, jā, ka viņš to tā kā parāda. Nē, viņš vismā ļoti raitiet. Tā bultiņa, es nezinu, varbūt mācis var piefilmēt, tā bultiņa īstenībā ļoti raitiet. Bez nekādas aizturas, bez nekā. Man likās, ka mēs būsim ārpus Jelgavas un ka viņš tā kā drusiņi tā kā sāks varbūt raustīt, bet nē, īstenībā. Nē, ļoti forši iet visu. Īstenībā ļoti, jā. Kaut kur mums jāgriež, jābrauc atpakaļ. Kaut kur jāgriež, tur tālāk uz Devilas pildu staciju. Jā. Mēs varam apgriezties, braukt atpakaļ lēnītēm. Jā, uzbrucējs. Tavu izvēle, vecāki, treneris? Noteikti, ka pirmie treneri, tie, kas man tur ir ielikuši, un tā es arī visus laikus tur nospēlējis. Tas ir tad pirmie treneris, man bija Lolita Andriševska un Eva Dinsberga, kas bija Jelgavā. Jā. Tā kā liels paldies viņā noteikti, ka viņas man ir ielikuši tajā uzbrukumā, jo tur man tīri labi patīk. Ok. Kā es strādā? Kā strādā? Tā man Daugaviņš vienmēr intervijās. Kā es nestrādā mums? Kā viņiem starp tiem puslaikiem, kādiem puslaikiem, tām trešdaļām, tur vienmēr tās intervijas tie prasa, vai ne? Un tad viņš, kā es nestrādā? Tie treneri ar te ir grūti, kad kā es nestrādā. Kā es nestrādā? Vispār, kur tu biji to brīdi, kad mēs vinējām bronzu? Kurā veidā tu atradies? Kur es biju? Es biju dārzā sēdēju. Dārzā skatījos tieši maču un, fanoju pa Latvijas izlasi. Jā. Bija baigais prieks, ne? Cepuru nožģiekiem, jā. Tiešām liels prieks un labs foršs panākums Latvijai. Ko tu saki tiem heiteriem, kas saka, ka Latvija nekad nebūtu dabūjusi šo bronzu, ja pasaules čempionātā būtu spēlējusi Krieviju un Baltkrieviju? Kā būtu, ja būtu, Man liekas, ka mēs tomēr vinējām stipras komandas. Nē, protams. Tā kā to mēs nekad neuzzināsim. Mēs priecājamies par to, kas mums ir. Tā. Cik grūts vispār ir ceļš līdz profesionāliem hokejistam? Tā kā, sākot no bērna kājas, cik gados sāk hokejēt? 3,5. 3,5. Un tagad tev ir? 28. 28 gadi. Tātad no 3,5 gadiem līdz 28 gadiem. Tas ir tas ceļš, lai kļūtu par profesionālu hokejistu. Ir bijuši kādreiz tādi atelpas momenti, kad tev vienkārši vasara visa brīva? Tas varbūt tagad kaut kad tā ir, kad tu vari to vasaru paņemt brīvāku, bet ja tu esi jauns puika un tev tas mērķis ir tā pati virsotne, tad nevar vasaras ņemt brīvas, tev ir jāstrādā. Tev ir smagi jāstrādā, jāiegulda liels darbs, un citreiz kā liekas, ka tas varētu būt tā, ko tad, es jau nekad, bet tu nekad nevar zināt. Tā kā es teiktu, ka visiem ir jāstrādā ar sevi individuāli, vēl papildus jāstrādā ir arī ārpus treniņiem, un daudz jāieguldās tajā visā, ja tu tiešām kaut ko gribi sasniegt. Ok, mēs varam tad nogriezties uz to grantas ceļu. Apstāties vienkārši uzsasīt tādu ārējo tavu novērtējumu. Tu interesanti, varētu tu pakaļ nobraukt lejā?
Jā. Brauc lejā. Filmē Mārci. Kā viņi brauc lejā. Tā. Ok. Viņš pat atpazīst, ka tas ir ceļš. No. Ok. Jā, nu ideāli klausies. Visam mierīgi. Pavisam mierīgi klausies. Nē, nu, kāpjam ārā un skatāmies, kas Lacītim vēderā īstenībā. Paskatīsim. Pastīsimies. Mums obligāti, kas mums interesē, bagažnieks, vai ne? Hokejs. Jā, protams. Pirmā lieta, ko dara hokejs, tas ir bagažnieks. Pēc tam tikai, vai ne, salons, kabinets. Jā, nu, protams, jā. Galvenais to hokejas vēl dabūt kaut kā iekšā. Jā, davai, skatīties. Ok, tad, Ričard, mēs esam nonākuši pie Škodas. Vienkārši esam iebraukuši laukā. Aizmugure. Baigi masīvā, ne? Jā. Man liekas, ka Nu, liels. inženieri pastādājuši pie tā, lai automašīna izskatītos tāda, nu, nozīmīga. Tu esi tāds cilvēks, kuram ir nauda, kuram ir ko tur likt, ja, ka tu nebrauc apkārt vienkārši. Tātad mums ir trīsdaļīgā klimata kontrola. Tātad tev ir priekšā, blakus sēdētājiem un aizmugurē. Ir iekšā jaunie mums kontakti. Ieliec iekšā jauno USB-C. Mauts. Bērni var skatīt planšetītes maukt iekšā. Ir milzīgs. Tas ir milzīgs vai nav milzīgs, tavuprāt? Tas ir milzīgs. Nu, Šitas pa maz vai pa lielu? ideāls. Ideāli? Tas ir ideāls. Diviem, ja? Diviem Uzliec visu, ko Jā, vajag ieliec. diviem pietiks. Ideāli. Ok, tātad, un zini, ka šitā ir eko āda. Ja? Tad tas nav nekāds tur ceļš nav tā kā noģērēts nost, viņš ir, tas ir eko āda, tur, nu, kā saka, tuvojamies Eiropas kvalitātēm. Tātad, tu zini, jā, cik gadi paliek Škodai šogad? 130. 130 gadi, jā? Kājiņi? Jā. Nav kājiņi. Es nezinu, tu darbojās uz kāju vai es nospiedu? Tas ir labs Ok, jautājums. labi. Var pārbaudīt. Tātad milzīgs bagažnieks, mums tiekšā tagad ir jaks. Skatītāji, neskatieties. Nē, šis arī strādā. Jā. Aizvelc visu ciet. Man liekas, Nē, nu to respektīvi... Iekšiņ. Kā viņi dabūt vaļā? Parasti viņi paroja. Ok. O, redzi? Hokejs. Viņš jau zina, kā to darīt, ja? Nu, lūdzu, kur strādā viss. Kas tev parasti ir? Tev ir viena liela soma, ja? Viena liela soma, jā. Un kā tu to nūju dabūtu tagad iekšā? Nu, ja es liktu tā, kad, noteikti lāpstiņas liktu lejā uz turieni. Ok. Tu tā kā laidi to vidējo sēdekli nost? Nē, es pārlieku vienkārši pāri. Ā. Bet citreiz es pat ielieku no durvīm. Tā man ērtāk sanāk. Ok. Ja vienam pašam jābrauc, tad viena hokeja soma nūjas salonā un nevienam nekas netraucē. Ok. Tātad ietilpi pie hokejas ir. Viss, verified, check. Tas ir ļoti labi. Verified, check. Superīgi. Pastāst tātad, mēs dzirdējām to, ka tev LBTU, Jā. kas ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, skatītāji, labākā augstskola Zemgalē un Latvijā, Tieši tā. iedevusi balvu. Man balva iedos. Ir kādi bijuši, ka pāris gadu atpakaļ tas man liekas ir bijis. Tu vari vai kaut kas tam līdzīgs bija nosaukums? Jā, varētu būt, jā. Tas ir tāpēc, ka Jā. kā students Spēlēju hokeju, jā, tieši tā kā es arī esmu absolvējis. Es vēl absolvēju Latvijas lauksaimniecības universitāti. Tas bija tieši pirms mainījās nosaukums uz LBTU. Jā, tu vēl vecojas ap. Jā, es esmu vēl veco absolvējis. Un dabūjis balvu par to, ka tu... Kā varu? Respektīvi, tātad, skatītājiem vēstījums. Jaunieši, jūs varat gan studēt, Gan arī sportot. Tieši tā. Tā ir tikai jūsu vēlēšanās, visu apvienot. Ok, nospied podziņu. Ātraities ciet. Dar? Man liekas, ka jā. Es domāju, ka Nē, dar. nu, Kā viņi? kājiņi. Pī, šito griežam ārā. Cip tu tā kā kāju izdarāmies. Ok, tātad, jā, kabinetu mēs apskatījām. Eko āda. Diski. Ko tu saki par diskām? Ļoti interesanti, es teiktu. Jā? Tā kā elektromašīnai. Vai ne? Praktiski. Jā. Pietiek vispār tas diametrs? Es domāju, ka jā. Un reku tev, piemēram, tev jābrauc pa šādu ceļu, piemēram, katru dienu uz darbu, uz lielo ceļu, piemēram, reku. Jā, tu izbrauc ārā pa šādu zemes ceļu uz Grāns ceļa un no Grāns ceļa uz asfaltu. Pietiek ar šiem? Pietiekam. Pietiek, jā? Okay, Nav jau Dakarā jāpiedalās. Nav jau Dakarā, jā. Jāpiedalās. Vispār, tu esi kādreiz kādu mašīnu novākojis? Novākojis? Mēs policijai nestāstīsim. Nē, novākojis es neesmu. Neesi, jā? Neesmu. Es esmu sasīts vecāku auto. Jā. Bet tas bija ļoti jaunā vecumā.
Okay. Tēvs atļāva pārdzīt bija nomazgājis mašīnu, Jā. iekāpām abi iekšā, viņš saka, pārdzenam. Jā. Tad gadījās, gadījās, vienkārši gadījās. Ko tagad mēģinam uzbraukt augšā pa šo stāvumu, ja? Aiziet Ričards pie stūres, mēs filmējam, ja? Filmējumāts, ja? Aiziet, malcam. Mēs esam atpakaļ studijā. Esam izbraukuši ārā no ceļa. Škoda Kodiaq. Turpinājums. Ričard, mēs esam runājuši par auto, par sportu, par drusciņu personisko dzīvi, par bērnību drusciņu esam pieskāršies. Parunājam par nākotni. Parunājam par nākotni. Vai tu sev joprojām redzi Zemgalē? Cik ilga līgums? Ko vajag darīt, lai līgumu pagarinātu? Lai tu paliktu pie mums? Dodiet man Škoda Kodiaq. Dzirdējāt Škoda? Ir bijuši piedāvājumi uz ārzemēm? Ne tāda, lai brauktu projām. Ko tas ir? Es dzirdēju pēdējo interviju no Daugaviņa? Nē, neesmu noklausījies. Respektīvi, tur ir tā, ka viņš stāsta to, ka liela nodokļa ir Amerikā, ne tik liela Eiropas Savienībā, no Eiropā. Kā ir Latvijā? Nodokļi ir jāmaksā. Ir nodokļi jāmaksā, Ir jāmaksā. Bet, tas ir nav jau, manuprāt, tik lieli. Nav tik lieli, jā? Nav tik lieli. Okay. Protams, tur jau arī, kā viņš teica, ka Amerikā liela, tur jau citiem 50% noliks nodokļi. Jā, tu teici, ka 51 pat vairāk tu procentus projām, plus vēl aģents. Jā. Un tad pašās beigās tāds sēdi un pat nesanāk Škoda Kodiaq. Jā. Kā lai dzīvo tālāk, vai ne? Cik tev mašīnas bijušas? Divas. Neviena no viņiem no Škoda? Nav bijis. Diemžēl, bet izstāst, ka šis testa brauciens var kaut ko mainīt arī. Kā lai mēs tagad pārliecinām cilvēkus, piemēram, būtu nopircis tagad Škodu un tev tagad, piemēram, komandas biedri teiktu, iesaki viņu ņemt? Jā, pēc šī brauciena es apsvērtu domu iegādāties Škodu. Ar ko tagad brauc? 90. Mēs uzliksim pa virsu. Vienkārši vai 90 būs teiks. Bet, kad plāno nākamo auto iegādāties? Es teiktu godīgi apmierinu pašlaik. Arī drošs un komfortabls auto. Gan jau, kad laiks, kad pienāks, tad arī jānomaina būs, ka gribēsies kaut ko jaunu atsvaidzināt. Jā, okei. Ja tu, piemēram, tagad iet iekšā Škodas centrā, piemēram, jāmaina no Volvo kaut kas. Cik tev tas process auto izvēles aizņem ilgu laiku? Tur internetā skaties kaut kādus apskatus, tur lasi kaut kādus žurnālus, prasi draugam. Kā notiek tā mašīnas izvēle tev? Bija aizbrauc uz autoplats, tepat Jelgavā ieraudzīju, pat neizbraucu testa braucienu. Vienkārši nopirku. Okay. Uzrunāja. Tā kā tas emocionāls? Teiksim tā, nezinu, viņi uzreiz piesaistīja man kaut kas, tur bija tāds, ka viss ir, tā ir mana mašīna. Es domāju, ka tā arī vajadzētu būt, ka tu ieeji, tu esi jau kaut ko redzējis, noskatījis, tu ieeji, bet tev vajag sajust to kaut kādu, teiksim, tā saikni. Jo mēs bijām iegājuši iekšā Škoda centrā, jā, absolūti automītau, Dobels šosei 41, brauciet. Un Ričards uzreiz sagaida Andris, izstāsta tev visu par automašīnu, vai arī klientu apkalpošana tev svarīga? Protams. Ir vajadzīgs cilvēks, viņš jau ar tev, viņam jāliek tev justies komfortabli ir.
Viņš tev nevar uzbrukt uzreiz. Nē, jums jāpērk šis, viņam ir jāuzklaus tas, ko tu vēlies, un pēc tam viņš arī attiecīgi tev mēģina piedāvāt to, ko viņš tev var piedāvāt. Nu, un tad jūs solīt pa solīti noteikti. Tāpat kā uz laukuma ar treneri, tu ieklausies viņā, nu, viņš zina, ko tu vari. Jūs mēģināt atrast kopsaucēju un mēģināt sasniegt kaut kādu rezultātu. Nē, manuprāt, tāda ļoti nepārāk abstrakta, tāda diezgan loģiska atbilde ar kritiskās domāšanas jau kripatiņā. Kā ir pārējo, piemēram, dzīvē? Tev pietiek pašam laika, piemēram, tur nomainīt savu, nezinu, eļļu, uzlikt riepas, vai tu uztic savam tam dīlerim, kas tev šobrīd ir, vai kāda noteikti tas tā apkalpošana šobrīd mašīnas? Es uzticu kvalitīviem ekspertiem, kas pat Jelgavā ir. Tas svarīgi, kvalitīvi eksperti. Jā, protams. Tu atbrauc, piemēram, uz absolūtu automobīļu taupu, noliec atslēgas, pieņemsim, aizies uz treniņu, pēc tam tā mašīna gatava. Tieši tā, Tad tev vajadzīgs kvalitīvs arī servis. Jā. Okay. Nu, mēs kaut kur jau nonākam lēnītēm, jo mēs jau ievirzam pareizajās gultnēs, jau propagandas materiāls. Labi, tātad auto kvalitāte, servis, apkalpošana, tas ir viss svarīgākais. Cena. Tu pievērs uzmanību tādām lietām, vai tev iepatikās un tu ņem? Nē, protams, kad ir jābūt samērīgai tai cenai. Es neuzskatu... Tu pieminēji Ferrari. Tas cenu diapazons ir... Tev būtu tā kā svētdienas mašīna. Es tagad pēdējo redzēju. Kādu dienu tu nebrauc? Domāju, ka nē. Es tagad redzēju, auto žurnālā bija ielikts, ka tagad jaunais Ferrari iznāca 3,8 miljoni, ja nemaldos. Vēl bija jāapspēlē Jelgavā, laikam, lai tādu iegādātos, bet... Cena, protams, ka spēlē ļoti lielu lomu. Tagad redzot arī to vispār automašīnu tirgu, kad ir tie ķīnieši jau ir sākuši palikt konkurētspējīgi ar tām pašām Eiropas mašīnām. Tad jau tās domas sāk dalīties, vai tiešām ir jēga iegādāties, nezinu, piemēram, noteiktas markas automašīnu, kur maksā sākot no 60-70 tūkstošiem, ja tu vari 50-40 tūkstoši, tev ir tikpat drošs, kvalitīvs auto no Ķīnas. Tagad redzi, absolūti automobīļu viņi sastāda šo konkurenci joprojām ar Škoda, iekšzinējiem, ar hibrīdiem un mēģina joprojām cilvēkus pārliecināt. Jā, piebremzējiet savus zirgus, mums kur Eiropā arī ļoti labi kvalitīvi. Tieši tā, un tas ir vajadzīgs, un man liekas, ka daudziem vajadzētu ņemt piemēru no tās pašas Škodas, kad ļoti laba automašīna, droša, pilna komplektācija šeit. Viss ir, ko tev vajag. Un kad cena arī samērīga. Nē, man patīk, kas ir patīkami. Ātrums, dinamiskums un laba cena. Varbūt var kaut ko priekš skatītājiem atstāt. Ļoti bieži, kad skatās hokeja spēles un vai nu spēlētājiem mikrofons vai trenerim, ir visādi slengi, žargoni hokejā. Varbūt var mums atstāt kaut kādu tādu uzdevumu, lai skatītāji noskaidro un ierakst komentāros, piemēram, tāds slengs vai vēl kaut kas, un lai viņi atrod, ko tas nozīmē. Ko tas nozīmē? Jā. Tāds uzdevums, klausies, uzdevums no Ričarda. Tad nezinu, ņemsim klasisko, kad jābūt vienam PTK. Viss, skatītāji, meklējam, ko nozīmē šis te, rakstam komentāros, un tas, kas pirmais atbildēs, tad no Ričarda krekls parakstīts. Ja? Jā, daram tā. Daram tā. Pavisam vēl ātri tagad mēs esam pārgājuši no tādas, teiksim, ārpus pilsētas braukšanas uz jau pilsētas braukšanu. Manuprāt, ļoti, ļoti laba vadāmība. Es gribēju tikai vienīgais uzjautāt tās ceļazīmes. Viņš to baigi ātri nolasa vai ne? Nē, es pat pievērsu uzmanību, teikšu godīgi, bet man liekas, ka jo tad viņš, piemēram, ceļotām iekšā pat nebija zīme. Viņš bija vienkārši baltā zīme. Viņš ir parādījis, ka 50 mums jābrauc. Tas nozīmē, ka viņš kaut kā noteikti nolasa no internetu, no kaut kā GPS. Varbūt, jā. Jo nebija zīme 50, bija tikai vienkārši baltā zīme. Tikai ļoti interesanti. Tā kā jā. Kāda ir pacentusies? Kā tev vispār zīmes vairs nav?
zīmes nav. Jā, uzraksts. Šie burti, man liekas, ir tādi simpātiskāki. Vai ne? Viņi uzrunā. Estētiskāk viņi izskatās. Jā. Ātrum pārslēgs. Ko teiksi? Vai es nav mums nekā šeit pa vidu rokas, jā. kur ielikt? Te ir mums pie stūras. Nu, teiksim tā, ka it kā Vajag pārorientēties tev. gribētos, bet es tikko veicu apgriešanās maneru, un viņš ļoti kvalitīvi un ātri strādā. Jā. Kas ir ļoti forši. Tā Tas fiks. nedara nekādas, kā saka, satiksmes drošības nav nekādas izmaiņas. Lēlētājs. Pasties. Te iekšā mums Divi ir gabali, ja divi nemaldos, gabali. Jā. Tā ir te, ko ieliekam iekšā telefonu. Otrs sokets arī. Ideāli. Strādā, viss notiek. Tādu varam aiztaisīt visu cietu. Skaisti. Navigācija strādā. Ja tev būtu jārakstoši tā mašīna, pieņemsim ar vienu vārdu. Es, piemēram, saku, man liek tā uzticamība. Uzticamība. Jā. Tu iesēdies un lejum brauc. Ko tu teiktu, kā hokejists? Atļaušu to. Pārliecība. Hokejistiem ir vajadzīga pārliecība. Paldies, ka tu mūs skaties jubilejas braucienā. Šodien mani kopā bija. Rišards Benhers no Hokeja kluba Zemgale LBTU un tiekamies mūsu jau nākamajā spēlē. Un es, Absolūta Automītāvu, Konstantīns. Skaties mums arī turpmāk. Jubilejas braucienā 130 gadu Škodai. Paldies tev, Liels! Paldies jums!